Tofik, mēs esam padzēruši kafiju. Nu, lūdzu, brauksim pie bērniem. Nē, Liene, es gribu mācīties. Tofik, braucam uz nometni, ārā ir tik skaists laiks. Jā, ārā saule. Ārā saule. Tofik, lūdzu. Labi, braucam. Braucam? Nē. Nē. Es esmu čāgals un uzmanīgs skolēns. Es gribu mācīties latviešu valodu. Tofik, bet vai tu zini, ka nometnē jau arī mācās? Nav jau tā, ka viņi tikai atpūšas. Viņi mazliet atpūšas un mazliet pamācās. Un mēs varam braukt pie mūsu draugiem, jo viņi ir tādā nometnē, kur arī mācās latviešu valodu. Un tajā nometnē ir vēl kas interesants. Tajā ir bērni no visām zemēm, no dažādām. Jā? Jā, tev būs interesanti uzzināt, kā mācās viņi, kādā valodā viņi runā. Pareizi! Varbūt, Tofik, braucam? Braucam! Tikai šitu grāmatu es paņemu. Nu labi, vienu grāmatu tu vari ņemt līdzi. Labi. Braucam! Gatavs? Ņem grāmatu un braucam. Jā, lūdzu! Kas tur nāk? Ko mēs redzam? Kur mēs esam? Interesanti! Labdien! Labdien! Vai mēs drīkstam ienākt? Jā, protams! Re, kur es esmu? Labdien visiem! Labdien! Ļoti interesanti, ko viņi visi dara. Mēs veidojam vāzes. Kas tas ir? Akmeņi? Jā, un gliemežvāki arī. Un gabaliņi. Es saprotu, cik skaistas vāzes! Tofik, esi pieklājīgs. Ar ko ir jāsāk? Piedodiet. Mēs piedosim. Cik skaista meitene. Tofik. Būsim pazīstami. Piedod, kā tevi sauc? Mani sauc Jāmuš. Jāmuš. Zaigruit. Es viņai patīk. Protams, Tofik, tu taču visām meitenēm patīc. Pajautā, no kurienes viņa ir? Jāmuš, no kurienes tu esi? Es esmu no Turcijas. Aha, No Turcijas. redz, cik Un tālu. viņa tagad esi Latvijā. Jā, un atbildēja tev latviešu valodā. Jā! Tu esi malacis. Netraucēja darboties. Tofik. Labi. Lido tālāk. Cik skaista tante. Kā tevi sauc? Mani sauc Gundega. Gundega, no kurien tu? Viņa no Latvijas. Kā tu zini? Tu to nevari zināt. Gundega, no kurienes tu esi? Es esmu no Latvijas. No Latvijas. Tofik, Es to pateicu. taisnība. Gudrinieks minēja.
Jums ir viena konfekteņa. Tad, kad no sākuma tu padarīsi darbiņu, pēc tam tu dabūsi arī konfekti. Jā, lieliski! Viņš visu laiku tikai konfektes. Tiešām, tu esi kārmnieks. Nu, man patīk konfektes. Jā, un meitenes. un Man meitenes. garšo viņi. Jā, un jā. Zobus tu vakarā mazgā? Tu Jā. zobus? Jā. Jā. Labi. Jā. Katru Būs dienu arī no rīta. konfektes. Redzi, Tofik, un tagad ir īsti skolotāji. Lidojām tālāk. Tā. Puisiņš! Zēns. Labdien! Labdien! Kā tevi sauc? Mani sauc Mani sauca Līšina. Lišin. Jā. Būsim pazīstami. Lišin, ņem manu ķepu. No kurienes tu esi? Es esmu no Ķīnas. Tā, no Ķīnas, Tas no ir vēl Turcijas. tālāk kā Turcija. Jā! Viņš arī Šita ir vāzi. tava darba, ja? Tavs Jā. darbs. Skaista vāze. Jā. Skaists Tofiks. Līdiem tālāk. Hopā! Čunhau, labdien! Labdien! Jā. Viņš runā latviešu valodu. Jā, bet pirmo teikumu viņš teica ķīniešu valodā. Tu dzirdēji? Aha. Nihau. 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 Tā ir citiem. Nīcācāļi nifusīļi, mā. Kas ir? Es nezinu. Tu nezini? Jā, nezinu. Tofik, tu runā ķīniešu valodā? Drusiņ. Drusiņ. Es esmu no Ķīnas. Un kā tevi sauc? Mans sauc ir Līdžen. Līdžen. Mani sauc Tofik. Jā. Tā. Ņem ķepu. Ņem. Ļoti pieklājīgi, Tofik. Ļoti jauki. Jā. Jā. Arī skaista vāze. Jā, paldies. Malacis. Jā, paldies. Re, kur meitenīte? Viena skaista meitenīte. Ko viņa dara? Arī netraucē. Netraucē. Varbūt tur iekšē ir konfektis? Diez vai. Tofik. Labdien, meitenīte! Labdien! Kā tevi sauc? Mani sauc Anželika. Anželika! Būsim pazīstami, mani sauc Tofiks. No kurienes tu esi? Es esmu no Krievijas. No kāda pilsēta tu esi? Uļja? No Uljānovska. No Uljānskas ir Anžela, jā. No Uljānovska. Tu esi tur bijis, Tofik? Nē, Es arī nē. nē. Un es nezinu, tur ir silti vai augsti. Tam холодно или тепло? Тепло. Тепло? Ну это летом. А зимой? Холодно. Холодно. Augsti. Vasarā silti, ziemā augsti. Jā. Tāpat kā te pie mums, Jā. Tofik, vai ne? Bet Anželika. noteikti mums ir jāizbrauc ciemos uz turieni. Jā. Anželika ir ļoti skaisti mātus. Gari, skaisti mati. Jā. Tofik, Skaisti mati. pietiek. Anželika taisa vāzīti šobrīd, tāpēc netraucē viņu darbā, bet tev blakus ir vēl viens puisis, iepazīsties. Piedod, Anželika, piedod. Atpakaļ. Tā. Nu, parunāsim. Labdien. Labdien! Kā tevi sauc? Mani sauc Abdul Basit. Abdul Basit. Jā, Ļoti jauki. Abdul Basit. jā. Ņem ķepu. Jā. Mēs esam vīri. Jā? Jā. Tā. Es esmu no Uzbekistānas. No Uzbekistānā. Tu esi lidojis tur garām? Nē. Es biju blakus. Kas notika? Pa. Nu? Ilārko! Iļuha! Tieši! Mani veci draugi! Sveiki! Es lidu pie jums. Привет! Sveiki, Iļuha! Sveiki, Ilārko! Sveiki, Tofik! Viņa runā latviski? Jā. Kā tevi sauc? Mani sauc Kāķa. Kāķinka! Ļoti jauki! Tu mani zini? Jā.
Jā, nu. Tofik, kurš gan nezina tevi? Tu taču esi slavens, gudrs, skaists. Jā. Ja, un vienīgais Tofiks pasaulē. Es esmu slavens, citplanetietis. Paskaties, kamēr mēs te braucām uz nometni, izrādās, ka Dilara un Iļuša jau ir šajā nometnē. Dilara, ko jūs šeit darāt? Mēs zīmējam, sportojam. Sportējam? Jā. Paskat, cik interesanti. Mēs tev visu paradīzim, Tofik. Mēs drīkstēsim piedalīties? Jā. Super! Iļuša, un ko tu šeit dari? Tofiks. Kur ir Tofiks? 2 Tofika. 2 Tofiki? Vāzi iekšā. Tofik, Iļuša. 2 Tofikas. Jā, Iļuša ir uztaisījis 2 Tofikus. Viens Tofiks un otrā Tofačka. Tofačka, jā. Ufučka. Tofik, padod man lūdzu līmi. Līmi? Re, kur ir līme? Ņem, uj. Ņem. Paldies, Tofik, tu Nav esi par ko, malicis. Dilarka. Kat, tev palīdzība no manis vajag? Jā. Ko tev vajag? Šķēres. Šķēres. Areko šķēres. Ņem. Nē, šķēres. Tofik, tas ir akmens. Tas ir akmens, tās nav šķēres, tu! šķēres. Nu? Šķēres, tu! Iedod kaķē šķēres. No jā, no ņem šķēres. Nē, šķēres. Tas ir koks. Tā, koks. Koks. Kaķai ir jāgriež Šķēres. papīrs. Iļuša jau saka tev priekšā. Juha, paldies tev! Lūdzu. Rekur šķēres. Paldies, Tofik. Nav par ko! Tu esi ļoti pieklājīgs Jā. un būsi palīdzējis kaķai. Jā, un es esmu gudrinieks. Un arī kaķa ir gudriniece. Jā. Nevar teikt tikai, ka tu esi gudrinieks. Visi Labi. bērni ir īsti gudrinieki. Jā. Jā. Kaika, tu esi malacis. Tofik, iesim tagad ārā, pasportosim. Dilara mūs uzaicināja arī uz sporta nodarbību, Jā. vai ne? Nu ko, Šodien dosimies ārā. man ir ļoti daudz spēkus. Ejam sportot! Ejam sportot! Tak, izceļam nogad! Nogad, izšot! Vaļā! Ātrāk! Un kulis? Tā, iepazīsimies. Kā Labi, tevi sauc? mani sauc Junas. Juris. Jā. Ļoti jauki. Būsim pazīstami. Mani sauc Tofiks. Patīkami, Tofiks. No kurienes tu esi? Esmu no Marokas. No Marokas. Jā. Oho, no Marokas. Un cik valodas tu zini? Un runā? Es runāju angļu, Angļu, franču, franču, latviešu latviešu. un marokāņu. Tā tu Čučus esi krājas. malacis. Odeļā. Tā, ko šeit notiek? Kas šeit notiek? Beidz runāt un ejam sportot. Sportot! Sportās! Внимание, внимание! Смертельный номер! Бежда-лига! 9 става! Все, хватит. Опа! Еще сильней! Ага. Так. Еще разок. Потяни здесь. Вот это вот. Так. Так. Катя. Пойдем переворотом. Называется. О, вот такой спортсмен. Nu ko, iesim uz latviešu valodas nodarbību. Labrīt! Labdien! Labdien! Labdien, skolotāja! Mēs arī gribam mācīties latviešu valodu. Es ļoti priecājos par to. Nāc, sēdies ar mums. Tā,
Nu, un šodien mēs ar jums apģērbu šūsim un griezīsim. Bet mēs neizmantosim šo. Kas tas ir? Šķēres. Neizmantosim. Mēs neizmantosim šo. Līmi. Jā, mēs neņemsim ne šķēres, ne līmi. Mēs ņemsim audumu, kas nav īsts audums. Un mēs šūsim apģērbu no avīzes. Bet, lai mēs zinātu, kādu apģērbu mums vajag, augšu apģērbu, kaut kas no lejas, jūs paņemsiet pa kādai lapiņai, izlasīsiet un pateiksiet, kas jums būs jāšuj. Labi? Labi. Lūdzu, paņemiet. Tā, pagaidi, Mantiņa, es tev došu mazliet vēlāk. Tā. Labi, meitenes. Jā. Un tagad nolasiet, kas tas ir, un pasakiet, kāds apģērbs jums būs šodien jāšuj vai jāražo. Šaule. Nē, nolasi visu. Apģērbs, ko liek ap kaklu. Un apģērbs, ko liek ap kaklu, ir šaule. Kas tev? To velk vīrieši zem žaketi. Kas tas ir? Krekli. Vīrieši zem žaketes velk krēklu. Kas jums? To vēl kājas un maina katru dienu. Nu, kas tas ir? To velk kājās un maina katru dienu. Tu atceries? Parādi man, kur tas ir. Nē, bet tev ir? Man ir. Tu domā zeķes. Jā. Jā, Lidžan? Kas? Es nezinu. Nu, nolasi. Tu velk tikai metenes un sirvētes kājās. Jā, to velk tikai meitenes, sievietes tikai. Jā. Kājās. Zeķebikses. Zeķbikses. Tikai sievietes. Un tikai meitenes, ja, Lidžan? Jā. Labi, kas tur vēl ir, brāli? To liek galvā. To liek galvā. Galvā. Ko mēs liekam? Cepuri. Cepuri. Tad tu apdomu tavu domāsi un gatavosi cepuri. Serhat, kas tev? Apģērbs, ko velk tikai meitenes. Tikai meitenes. Jā, padomā. Blūze. Ko ir blūze? Nu, mums der. Nu? Kurpes. Kurpes. Arī puiši uzvelk kurpes. Vēl? Kleita. Kleita, malacis, kleita. Tikai meitenēm. Svārki. Un vēl? Blūze. Blūze. Pareizi, malacītis, blūze. Nu, tad jūs gatavosiet to, ko velk tikai meitenes. Kas mums vēl ir? Apģērbs, ko velk tikai naktī. Tikai naktī. Pižāma. Pidžama. Nu, tad šūsim ar jums pidžamu. Vai darbiņš ir skaidrs? Jā. Ir. Nāc šur, sēdies un uzvedies mierīgi. Labi? Klusu. Bet pirms mēs ķeramies pie darba, mēs to uzšūsim, izkarināsim, lai mēs redzam. Bet kā karināt, tur būs jādomā. Jo mēs varēsim likt apģērbu vienu aiz otra. Kas man nostāsies viens aiz otra? Puiši, nostājieties viens aiz otra. Atcerieties, vakar mēs to darījām. Viens aiz otra. Niks aiz Matīs. Viens aiz otra. Paldies! Ja es kādu apģērbu gribu uzlikt uz, kā tas ir, parādiet? Kaut kas ir uz. Un ja es gribu izdarīt šādi, zem, tas ir apakšā, jā. Un man zem biksēm ir zeķes. Tad vēl kaut ko mēs pakārsim pirms citas lietas iepriekšēji. Kas ir pirms? Tas ir priekšā kādam. Tas ir kaut kam priekšā, tā kā pirmais. Priekšā, ja?
pirms tā. Nu, es stāvu pirms Imanta. Jā? First. Jā, priekšā. Blakus. Jūs jau zinat, es savu suni saucu. Arta, blakus. Near. Blakus. Near. Jā. Near. Nu, un tad kaut ko mēs varam pakārt pa kreisi. Pats liek kreiso roku. Jā, kreisā roka, pa kreisi. Nu jā, tad es jums dodu jūsu audumus. Audumi, kas nemaz nav audumi. Un jums jāstrādā ļoti brangi un jāuzšuj, jāražo to, kas ir rakstīts te. Labi? Es pakāršu gatavos apģērbus. Un nāciet jūs un pakariet savus gatavos apģērbus, es iedošu knaģus. Es varu pielikt ar 2 knaģiem, Dace. Es domāju, ka jā. Bet zini, kā šaules parasti karina? It kā jau apkārt. Tu domā šitā? Jā. Nu, liekam. Kāpēc mums nevarētu žūt šaules šādā veidā? Es gribētu, kādas garās bikses. Kas tev bija? Pidžam bikses. Karinam. Apdobasit varbūt lielākas var. Un, ja gatavs, lūdzu pakariniet. Ļoti labas bikses. Džinsu. A kādas? Kombinzons? Jā, To tišjoš. Расскажи мне. Labi. Mums jau ir viena šāle. Tas ir vīriešu cimds vai sieviešu cimds? Sieviešu. Būs arī vīriešu cimds? Jā. Labi, tad tu lūdzu ej un pakar savu cimdu. Labi? Labi. Tā, un brālim ir šāle. Lidžan, paņem brāļa šāli. Kā? Palīdz man. Ko tu izdarīji? Ai, labi. Darbojies tālāk. Atļau. Bikses! Tofik, Liene? mums ir laiks doties mājup. Bērni paliks nometnē, tavi vecie draugi, tavi jaunie draugi, bet mēs dosimies mājup. Tu paskaties, kā bikses. Lieliskas bikses. Tās ir bikses? Jā. Kāpēc no papīra? Tas ir mana darba. Mans darbs. To tu esi pats uztaisījis. Jā. Paša Es skatos uz bērniem. bikses. Jā. Tev der, jā. Kaķa, un ko tu uztaisīji? Krekliņš. Tas ir krekliņš. Arī Tofikam der. Vai, jā. Ļoti jauki. Tofik, šodien tu esi daudz ko jaunu iemācījies. Jā. Tagad tu zini, kas ir nometne, ko tajā dara. Jā. Un es domāju, ka mums tiešām ir laiks doties mājup, un mājās mēs pārunāsim visu, ko mēs šodien redzējām, ko mēs iemācījāmies, un mēs noteikti pie saviem draugiem atbrauksim vēlreiz, vai ne? Jā. Labi, dodamies mājup. Labi, dodamies. Dodamies! Dodamies, Kaķa! Celies! Nu-ка, sit. Tofik! Nu gan dieniņa! Nu, cik jautras
jautrā dienā. Un es tev teicu, vajadzēja braukt. Tu redzēji, cik interesanti. Es nezinu, priekš kā mēs paņemam šito grāmatu. Nu, Visu dienu spēlē un mācījās ar bērniem. jā. Jā, un cik daždi bērni. Dažādi bērni. Jā. Bet vai tu atceries, tad, kad mēs atbraucām, kas bija pašā sākumā? Ko mēs darījām? Es aizmirsu. Ko mēs darījām? Mēs sportojam. Nē, mēs vāzes sākumā veidojām. Atceries? Pareizi, Un plastilīna. pareizi. Jā, vāzītes. Tik skaisti bija. Mēs Man ļoti līmējām, patika. mēs Griezām. griezām. Krāsojām. Jā. Jā, un tu palīdzēji bērniem, Tofik. Tu biji ļoti jauks. Jā. Paldies tev. Jā. Es viņam patīk, jā? Tu viņiem patīc un man tu patīc. Viss ir kārtībā. Tofik, bet nu gan, diena ir pagājusi, mēs abi esam noguruši. Jā, mēs noteikti kādu dienu vēl aizbrauksim uz nometni. Es gribu. Protams, bet tagad mums laiks iet atpūsties. Atpūsties. Es esmu ļoti noguris, tā noguris, kā nevar teikt, kā es esmu noguris. Sādu sapnīšus. Kā tevi sauc? Liģen? Šitau? Tā,